Kāds skujnieks esot teicis, ka cilvēkam ir jāceļo. Ceļošana nav nec grēznums vai vaļasprieks, bet tā ir dzīves diktēta nepieciešamība. Uz laiku atstāt savu ierasto dzīves un darba vietu, lai jau atgriežoties no ceļojuma, mēs savādāk ieraudzītu gan sevi, gan savu apkārtni. Varbūt pat atrodot dziļāku jēgu visām savām ikdienišķajām raizēm un ķibelēm. Bet mēs nereti aizbildinamies, ka mums jau nav laika, vai dieviņi, es jau nevaru saplānot, nevaru tikt pie atvaļinājuma, bet nav jau jādodas uz planētas otru pusi, lai izrautos no šī ikdienas vāveres riteņa. Pietiek jau palūkoties tikai uz tuvākām kaimiņu valstīm un ko tās spēj piedāvāt. Šodien Čapgrabas klausītājus gribēšu aizvilināt līdz Zviedrijas karalistei un aicināšu talkā kolēģi Magdu Riekstiņu. Labdien! Kura jau vairākus gadu desmitus veda ceļotājus uz Zviedriju un iepazīstina ar šo zemi, atklājot tās burvību. Un tad es, Magda, tev uzreiz jautāšu, ja tev būtu jāiepazīstina Čapgrabas ceļotājs ar Zviedrijas karalisti, ar ko tu sāktu? Galvenais, kas raksturo Zviedriju, tā noteikti ir līdzsvarotība. Jo aizbraucot uz Zviedriju var atrast gan ļoti pievilcīgas pilsētas, gan skaistu arhitektūru ārpus pilsētām, Zviedrijas pils, par kurām mēs vēlāk vēl runāsim, gan arī var atrast tādas neskartās dabas ainavas, kur tiešām var uz kādu brīdi aizbēgt no civilizācijas, gan arī noteikti var izbaudīt to zviedru dzīves stilu, ko raksturo tāda ļoti laba organizētība, jo to uzreiz var pateikt, ja aizbrauc uz Zviedriju, tad ievērojami lielākajā daļā situācija, ja piemēram tam muzejam jāatvers 10, tad tas arī 10 atvers. Ja kāds vietējais ir solījis, ka tur konkrētā vietā atradīsies 2:00, tad arī tur būs. Tā kā, tur ir ļoti patīkami tādā ziņā, ka tiešām ļoti laba tāda organizētība. Un, ja jau ceļotāji tā dziļāk ieskatās, tad var izbaudīt arī to zviedru dzīves stilu, kas arī balstās tādā privātās un darba dzīves līdzsvarotībā, tādā sportošanas un kultūras baudīšanas līdzsvarotībā. Tā ir valsts, kur nav tāda viena ļoti konkrēta slavena objekta, kur dēļ tur tagad brauktu, bet tiešām var ieraudzīt tādu ļoti sabalansētu daudzveidību. Jā, par daudzveidību. Tam man uzreiz tāds ģeogrāfiskais aspekts nākamais nāk prātā. Skatoties kartē, skaidrs, tā Zviedrija pieder pie Ziemeļvalstīm, tā ir Skandināvija, Skandināvijas pussala. Cik es sapratu un cik es arī apskatījos visos statistikas cīpuros, viena no lielākajām valstīm, es saprotu, 6. lielākā valsts Eiropā. Varētu būt, tā varētu būt, jā. Tātad būtībā dienvidu daļa, Zviedrijas dienvidu daļa ir tepat, kā saka, otra puse mūsu pašu jūriņai. Savukārt tās ziemeļu daļa iestiepjas aiz polārā loka. Tātad, ja mums būtu jāmēģina raksturot šo valsti no ģeogrāfiskā, tad līdzsvarotība, kā tu teici, varbūt tā būtu tāda kopaina Zviedrijas raksturojumā, bet ja mēs palūkotos tieši uz ģeogrāfiju? Es teiktu, ka dienvidu daļa, ko tu arī minēji, kas ir ļoti viegli sasniedzama arī no Latvijas, tā ir zināmā mērā arī līdzīga Latvijai, jo ir bijis tā, ka brauc pa Stokholmas apkārtni un arī ceļotāji skatoties pa autobusu logu saka, ka te jau izskatās tāpat kā Latvijā. Viņi velk šīs vizuālās paralēles. Bet tajā pat laikā tas, kas Zviedrijā ir gluži citādi nekā pie mums, pirmais jau ir arī jau tie pieminētie ziemeļu reģioni, ka tomēr, ja aizbrauc līdz Zviedrijas labzemē, tur ieraudzīs tādas dabas ainavas, kādas mēs te Latvijā un arī Baltijā, arī ne mūsu ziemeļu kaimiņu zemē Igaunijā mēs neieraudzīsim. Tā ir pilnīgi cita daba, cita arī kultūra vide, cits dzīves stils, tie ir paši Eiropas ziemeļi.
Un, ja ceļotāji vēlas iedziļināties, nu, tad var iedziļināties arī tajā visā sāmu, jeb labzemes stāstā. Un tā otra atšķirība noteikti ir salas, jo neatņemama Zviedrijas sastāvdaļa tomēr ir salas, gan Gotlande, gan tāpat arī Stokholmas arhipelāgas salas. Mums Latvija arī, kas saka, salu nav, saka, ja Latvijas ceļotāji grib redzēt salas, tad brauc vispirms uz Igauniju, un ja kaut kur tālāk, tad tālāk jau uz Ziemeļu valstīm. Tā kā, tā salas noteikti arī ļoti būtiskā vieta Zviedrijā, ko apmeklēt, un arī, kam ir liela nozīme turisma attīstībā. Jā, tu minēji tādu ļoti interesantu lietu kā sāmi un lapi. Tad ziemeļu daļā, krietni jau aiz polārā loka, īpaši tur, kur Skandināvijas puselā savienojas, ja vienu vietu var atrast, kur ir šis krustpunkts, robeža 3 valstīm. Vienu vietu - Norvēģija, Zviedrija, Somija, un sāmu kultūra tradīcija tā tomēr ir pāri visām šīm mūsdienu politikas, varbūt noteiktām šīm robežām. Tā ir pilnīgi cita pasaulē, cita kultūra, citas tradīcijas. Cik viendabīgi vispār ir Zviedrija no iedzīvotāju viedokļu raugoties? Sāmi, zviedri, tagad diezgan daudz saka, ir diezgan daudz varbūt ieceļotāji no dienvidu puses, no varbūt Āzijas puses, kā ir Zviedrija. Zviedrijā dzīvo zviedri? Lielākoties jā, un ja raugās statistikas datos, tad kopumā Zviedrijā droši vien, ka tie joprojām būtu 90% un vairāk zviedru. Un tā sāmu jeb lapu, varētu teikt, etniskā minoritāte, ja tiešām ir vēsturiski tā nozīmīgākā etniskā minoritāte. Un te es vēlētos vēl piebilst, ka 21. gadsimta 2. desmitgadē viņi ļoti izcēla šo sāmisko lapisko. Stokholmas Ziemeļu muzejā bija liela izstāde, kur bija ievērams personības, kuras nāk tieši no šīs sāmu jeb lapu vides, un tur tādā arī zviedriem raksturīgajā muzeoloģijas modernajā stilā bija šo cilvēku stāsti, viņu fotogrāfijas, un tāpat arī Skansenā, Stokholmā. Ziemassvētku laikā tur arī ir bijis šis sāmu jeb lapu kultūras moments klātesošs, ka tur tad sāmu jeb lapu mītne un kā viņi ar ziemeļbriežiem tur proti ļoti labi sadzīvot, un to tā kā ļoti akcentē. Bet atbildot plašāk uz jautājumu, ja mūsu ceļotāji aizbrauks uz dažādiem Zviedrijas reģioniem, piemēram, uz Jistadi un apkārtni, droši vien, ka radīsies iespējas, ka Zviedrija ir ārkārtīgi viendabīga nacionālajā ziņā, ka tur būs Zviedriem raksturīgās rudās koka mājas. Pie daudzām mājām vasarā būs arī karogi, pat ja tā nebūs nacionālo svētku diena, būs redzams tas zviedriskais dzīves stils, ka tur pie savām šīm vasaras mājām arī pavada laiku. Bet tāpat laikā, ja, piemēram, kāds individuāli aizbrauks uz Stokholmu vai Malmi, tad var gadīties pašam rezervēt naktsmītni absolūti nezviedriskā rajonā. Un tas ir tas, ko pēdējā laikā ļoti akcentē, un ar to arī jārēķinās. Tā kā, tie, kur ceļo ar impro, tie jau zina, ka impro būs viss rezervējis. Bet, ja kāds individuāli, tad tur jāskatās tieši kādā rajonā, jo var gadīties arī būt tādā rajonā, kur tiešām liksies, ka tā nav Zviedrija, bet ka ir austrumi. Ja. Jā, tu jau aizsāk tādu interesantu tēmu par pilsētām un pilsētu vidi. Protams, ka liela daļa ceļotāju mēģina vairāk varbūt akcentēt to dabas objektu, varbūt kultūru vēsturisko momentu. Mēs par to vēl pēc brīža runāsim. Noteikti arī parunāsim par ceļošanu ar ģimenēm, ar bērniem, ko šī valsts spēj piedāvāt. Bet paturpinot to, ko tu jau tikko pirms mirkļa aizsāki, pilsētas, pilsētu vidi. Kā tev šķiet ceļotājam Zviedru pilsētas, pilsētu vide ir draudzīga? Viegli norientēties, teiksim tā, vai tur vai dieviņi jāsaķer galva? Noteikti, ka ir draudzīga. Un man pašai ļoti patīk galvaspilsēta Stokholma, un tad, kad bija iespēja braukt ar prāmu no Rīgas, braukus gan ar impro ceļotājiem, gan arī individuāli,
jo ļoti skaista pilsēta ar savām, dažos avotos min 14 salas, dažās tur 15, ja, bet, pieņemsim, ap 15 salas un ap 57 tiltiem, bet, tur arī kā katrs skaita, bet, tiešām ļoti skaista, bet noteikti arī tā interesanti ir Malme, kur ir moderna arhitektūra, kur ir rajoni tādi, kur jau 21. gadsimtā ir būvēti, tur, kur jau tuvu Erzonam, kas šķir Zviedriju no Dānijas. Tāpat arī Lunda ar savu katedrāli. Un interesanti pilsēta ir arī Karlskrona, kur varbūt mazāk ir zināma no turistu, masu turisma ceļotāju vidū, bet kur arī ir savu tādu ar Zviedrijas jūrniecības tradīcijām saistīta vide. Tā kā Zviedrijas pilsētas ir gan pievilcīgas un orientēties ir viegli, un te var atkal minēt to līdzsvarotību, ka Zviedrijā domā, lai gājējiem būtu ērti, lai tam velobraucējiem būtu ērti, lai autovadītājiem būtu ērti, lai autobusus varētu atrast stāvlaukumu, ja? Un te gan jāteic, ka jārēķinās, ka pilnīgi visur ar turistu autobusu piebraukt, katram muzejam pie durvīm nevarēs, bet atrast to stāvlaukumu būs viegli. Un vēl arī var piebilst, ka kopumā var gadīties vienmēr dažādi, bet kopumā cilvēki ir izpalīdzīgi un kopumā arī pārvalda labi angļu valodu, jo praktiski Zviedrijā tādā sarunu valodas līmenī pārvalda gandrīz visi, ja? Un līdz ar to arī ceļotājiem nav tāda liela problēma, ka viņam būtu jābaidās, ka viņi tur nesapratīs. Un vēl te uzreiz arī var piebilst, ka kas noteikti Ziemeļvalstīs ir pozitīvi attieksmē pret turistiem, viņi neraugās uz turistu kā uz tādu peļņas avotu. Un tas ļoti šķira tādā ziņā, ka, protams, viņiem arī turisms ir bizness, bet viņi nedomā, tas turists nezina, kā tur kaut kur aizbraukt vai atrast kaut ko. Tad tur, piemēram, taksimetrā paprasīs milzu summu. Var gadīties, bet tas nav tur raksturīgi. Un tas arī ir tas, kāpēc var justies droši tur. Jā, tu minēji Malmi, un tev ir taisnība, ja tad mūsdienu arhitektūra ir tā, kas man uzreiz nāk prātā, īpaši ar to Turning Torso. Jā, ar šo māju, debesis skrāpi, kurš tā ļoti interesanti aizvijās, savijās, bet par vecpilsētām. Un man ļoti gāja pie sirds Kalmāra, kaut gan te nerunāsim par mazām, šaurām, bruģētām ieliņām, jo tā tomēr ir pilsēta ar savu pamatīgi gruntīgu vecpilsētu. Protams, mēs varam paturpināt ar mazām pilsētiņām. Tas nekas, ka tās ir bijušas senās galvaspilsētas. Sigtūna, tur tiešām ir mazas ieliņas. Kā ir, teiksim, kā sadzīvo pilsētās Zviedrijā šis senatnīgais, šis viduslaiku, varbūt 17. 18. gadsimts ar mūsdienām, sadzīvo labi, kontrastē? Domāju, ka sadzīvo labi, un te ir jāpiemina tas, ka Zviedrijai uz daudz citu Eiropas valstu fona ārkārtīgi laimīga vēsture, ka tāda kara, kas būtu postījis Zviedrijas arhitektūru, vispār nav bijis. Protams, vēsturiski senākiem ir bijis arī militāri konflikti uz Zviedrijas zemes, bet tie ir patiešām ļoti sen. Un tie kari, kuri ir atņēmuši vēsturisku arhitektūru ļoti daudzām Eiropas pilsētām 20. gadsimtā, Zviedrija nav skāruši. Un līdz ar to, piemēram, tā pašā Sigtunā tur var ieraudzīt ļoti senas baznīcas un arī citviet. Un arī tā Zviedru pilsētu plānošana tomēr ir tāda, ka viņi saglabā vecpilsētā autentisko, ko arī ļoti labi Stokholmā var redzēt. Un tad ārpus vecpilsētas tad būvē to jauno modernu arhitektūru, kā arī tas Malmē ir, kur ir tur, tā kā vienā konkrētā pilsētas daļā, tad tur moderni arhitekti arī izpaužās, ja, cik viņi radoši grib izpausties. Bet tā kā mēs pieminējām Sigtunu, tad es gribētu teikt, ka ja cilvēki, kur klausās, ko mēs runājam, domā, ko Zviedrijā apskatīt, tad uz Sigtunu noteikti ir vērts aizbraukt, jo tur arī koku arhitektūra, seno baznīcu drupas, ja vasarā, tad ziedi ļoti skaisti, un tur var arī ļoti labi redzēt to
zviedrisko identitāti, nu, vienlaikus gan to vēsturisko, gan arī to, kā tad reāli paši zviedri tur dzīvo un atpūšās. Un, tā kā, nu, tur noteikti būtu vērts aizbraukt tiem cilvēkiem, kuri vēlas kaut ko ārpus lielajām pilsētām redzēt. Bet cik to ir pirmā galvaspilsēta, vai nebijusi? Jā. Un pēc tam galvaspilsētas lomu pārņēma Upsala? Nu, Stokholma oficiāli ir galvaspilsēta no 1252. gada, nu, teiksim tā, no 13. gadsimta vidus. Un pie Upsalas ir tie vēsturiskie pilskalni, Gamla Upsala, kur nu, teorētiski pēc arheologu domām ir bijis nu, ļoti sen jau apdzīvot. Ja. Bet nu, šobrīd Upsala vairāk tomēr asociējas ar universitāti. Un cilvēkiem, kurus turien aizbrauks, noteikti ir vērts arī izbraukt no centrālās Upsalas daļas, aizbraukt līdz šai Gamla Upsalai un paskatīties pilskalnus. Bet nu, ir vērts arī pievērst uzmanību pašai Upsalai, kur ir gan botāniskais dārzs, gan arī tā vēsturiska arhitektūra, nu, gan arī viss tā universitātes aura, jo tur var arī redzēt studentus, tur var redzēt mācību spēkus, ja, un tiešām nu, universitātes pilsētām atkal ir sava tāda burvība. Jā, jā tu uzreiz minēji šo te studentu un universitāšu šo noskaņu. Man uzreiz nāk prātā pāris lietas, kas it kā pat teorētiski nav saistīts ar Upsalu, bet tāpat laikā tad, kad es arī mūsu ceļotājiem stāstu par šo pilsētu, man uzreiz nāk prātā visi šie zviedru izgudrojumi, nu, kur, protams, nevarētu būt, kur būtu neiespējami, nebūtu tāda universitāte. Tad te mēs runājam par Karlu Linneju, par dabas šo te klasifikāciju un tā tālāk. Mēs runājam par Andersu Celsiju, termometrs. Ja mēs pat neaizdomājamies, ka šis te Celsija termometrs stabiņš ir saistīts ar Zviedriem. Tad man nāk prātā tetrapakas izgudrojums. Tad ir piena separators. Tad ir... Es nezinu, vai es pareizi pateikšu, droši vien gan jau, ka kāds teiks, nē, nav riktīgā frāze, bet stellatslēga, ja, kas ir, teiksim, arī zviedru izgudrojums. Protams, nevar nepieminēt arī Alfrēdu Nobelu ar dinamītu, kas ir pirmais uzreiz nāk prātā, neiedziļinoties pat visos tālāk viņu varbūt izgudrojumos un patiesībā viņu šajā devumā, kultūra vēsturiskajā mantojumā kā tādā. Līdz ar to man Upsala asociējās ar tādu zviedru atklājumu, tādu gūzmu. Un vēl no sevis var teikt, tie ir dārzi, pilsētas parki, ne tikai starp citu Upsalā, arī Gēteborgā, kas pārsteidz, ja, tad mums liekas, tie ziemeļi, bet krāšņās roždobes. Tās pašas oranžērijas, kur aug tādi augi, kuri ziemeļiem nebūtu nav raksturīgi. Ja? Tā kā līdz ar to man Upsala ir uzreiz asociējās ar virkni šādu lietu. Nu, jā, ceļojumos, es nezinu, ir nācies stāstīt arī par šiem te atklājumiem. Ir interese no mūsu ceļotāju puses? Jā, daļai noteikti tas interesē. Un Upsalā mēs arī esam apmeklējuši šo botānisko dārzu, jo tur vismaz savulaik bija tāda sistēma, ka viena daļa dārza vispār bija apmeklējuma jebkuram, gan brīvi, un tad, ja tur gribēja tālāk jau iekšējās oranžērijās, tad tas jau bija tā kā jau sarežģītāk, bet arī tas bija iespējams. Un Latvijas ceļotājiem jau puķis vispār patīk, un tad jau tur pētīja un fotografēja, un tā kā botāniskais dārzs bija ļoti populārs, bet arī par šiem, ko tu minēji, tehnoloģiskajiem izgudrojumiem tāpat jau arī interesējas. Un, protams, kā Nobela prēmija arī ir tā, ar ko asociējas Zviedrija. Stokholmā pašā vecpilsētas centrā ir Nobela prēmijas saņēmēju muzejs, kas man pašai patīk, bet tas gan ir tāds, kur tur ne katra grupa tur dosies, jo tur ļoti daudz informācijas, kas jālasa. Un, līdz ar to varbūt ne katrs gribēs tur lasīt, bet kopumā, ja kādu arī padziļināti interesē, tad Stokholmas centrā tur to var apmeklēt.
Jā, tu arī minēji tādu lietu, ka būtībā tu jau vairāk kārt minēji pirmkārt šo te komercializācijas neesamību tik lielā mērā, kā tas ir citvietē Eiropas valstīs sastopams, un arī šo te botāniskā dārza atsevišķus rajonus, kur būtībā jebkuram viņi ir atvērti. Tas arī mani pārsteidza savulaik, kā jau manis pieminētajā Gēteborgā, ja piemēram, es gribu iepazīties ar šīm te rožu dobēm, rožu stādiem, kas aug, es absolūti pilnīgi noteikti bez maksas varu izstaigāt gan dārzu, gan arī pilsētvidē veidotu parku, ar visām atzīmītēm, ja tad šī ir tāda šķirne, lūk, augšanas apstākļi ir tādi. Tas patiešām bija tāds patīkams pārsteigums. Pie Stokholmas es noteikti gribējuši atgriezties vēl atsevišķi, jo Stokholma, man liekas, vien ir to vērta, lai viņai veltītu nevis tikai tādu caurskrienamo īsu mirkli, bet drusku, varbūt padziļinātāk pievērst viņai uzmanību. Diemžēl, jā, šobrīd varbūt nokļūšana Stokholmā vairs nav tik vienkārši, kā viņa bija pirms kāda laika, ja prāmis Rīga, Stokholma, viena nakts un izklaides kuģis, un jūs esat galvaspilsētā, bet šobrīd, diemžēl, ir jāmeklē kāds cits ceļš, vai nu caur Tallinu, jābrauc vai lidojums, jā, varbūt, kad arī var no Ventspils ar prāmi līdz Nīneshamnai aizbraukt, ja, tad kā kuram tas var šķiet pieņemamāks, bet apsolos, atgriezīsimies pie Stokholmas, apsolos, bet tad, ja mēs runājam Zviedrijas karaliste, tātad tās ir pilis. Vai pilis tur ir daudz? Piļu ir daudz, jā, un ir pilis, kas tiešā veidā ir saistīts ar šo karaliskumu, arī pie Stokholmas ir vairāk tādas. Un ir pilis, kuras šobrīd arī ir pārveidotas par muzejiem, kur ļoti bieži šajās pilīs ir mākslas darbi, bet, ja runā arī par tādiem vēsturiskajiem aspektiem, tad droši vien jāpiemina Kalmāras pils, kas ir saistīta ar Kalmāras uniju, ko savulaik noslēdz Ziemeļvalstis, un principā mēs varam teikt, ka tās 14. gadsimtā slēgtās Kalmāras unijas sekas labā nozīmē ir izjūtams joprojām, jo tā Ziemeļvalstu identitāte ir radniecīga arī tomēr mūsdienās. Un līdz ar to arī Kalmāras pili jau iesaka apmeklēt arī kā tādu Zviedrijas vēstures simbolu. Bet vēl arī bez šīs Kalmāras pilis ir citas, arī Stokholmas tuvumā var apskatīt Skoklosteris, Skuklosteris pils, kur ir ļoti interesanti, gan mēdz būt dažādi mākslas darbi, gan reizēm arī ieroču kolekcija ir izlikta apskatē, kas kuro reizi ir. Tāpat arī ir pils, kur vairāk uzmanība veltīta tieši dažādiem mākslas darbiem, un arī dažādas izstādes notiek, un to izmanto kā izstāžu zāli, tā kā noteikti arī pilīm ir vērts pievērst uzmanību. Jā, man kaut kā pašai asociējas, ka tās pilis vairāk ir tādas, ar tādu nelielu nocietinošu momentu, aizsardzības momentu, jāsaka tā, aizsardzības aspektu. Jo, teiksim, arī tā pašai Kalmāras pilī ar visiem šiem te sargu torņiem, jeb tiem stūra torņiem, Skūklosteris pils ar Wrangleri, tad šo te veikumu, un arī tā apkārtne ir patiešām tāda radoši nosvērti mierīga, bez drūzmas. Jo, piemēram, tas, kas ir šobrīd Eiropā, ja es gribu apmeklēt kādu pili, tad man ir iepriekš jāpiesakās, tātad man ir jārezervē precīzi šis apmeklējuma laiks, tad Zviedrijā līdz šim, vismaz redzēsim, kā būs šovasar, bija tāda diezgan brīva atmosfēra. Tad es skatos kartē, es redzu Mēlerena ezera krastā kādu pili, es piebraucu un es eju iekšā un apmeklēju, jā.
Tas ir fantastiski, jā, kā šīs pils ir saglabājušās līdz mūsdienām, saglabājušas savu šo te vizuālo un kultūru vēsturisko varbūt momentu, ja, atverot savus durvis publikai un, kā jau tu minēji, ja, tad piedāvājot unikālas mākslas kolekcijas, kuras netika izpostītas, varbūt tā kā daudz viet Eiropā, otrā pasaules kara laikā, ja, tā kā līdz ar to ir iespēja apskatīt unikālas lietas. Pat tādas, kas ir saglabājušās arī kopš vikingu laikiem. Mēs kaut kā tā pārlicām pāri uzreiz uz pilsētām, uz pilsētu vidi, varbūt nepieminot šo seno aspektu, ja, bet man bija savulaik arī pārsteigums, ka mēs dienā ceļojumā braucām medīt, skatīt rūnakmeņus. Bija internetā atrodama karte, kurā ir atzīmēts tātad pie tādā pilsdārzā, tādā muižas dārzā, vai zemniekam tajā tīrumā ir rūnakmeņs ar noteiktām zīmēm. Un tas patiešām bija tāds ārkārtīgi aizraujošs pasākums, ja, kur mēs nereti tad apstājāmies vienkārši lauku malā, tīruma malā, kāpām ārā ar ceļotājiem un gājām pa tādām šaurām taciņām. Jā, reku šeku ir rūnakmens. Un tas arī ir viens otrs rūnakmens, ja, tādas šīs senās vēsturiskās liecības ir saglabājušās pie šāda veida senajām pilīm. Jā, ir piemēram pie Gribsholmas pils, kas ir slavena ar to, ka tur ir apskatāmi ļoti interesanti mākslas darbi un it īpaši portreti, dažādu Zviedrijā nozīmīgu vēsturisko personību portreti. Un Gribsholmas pilī ir arī savs teātris, tā kā, ja kāds uz to aizbrauks, tad varēs arī redzēt, kāds izskatās pili iekārtots teātris. Bet atgriežoties pie rūnakmeņa tēmas, jā, tur ejot uz šo pili, tur pat divi, tur viens vecāks, otrs jaunāks, varbūt, teiksim, tagad ir varbūt novietots vēl kāds, bet tā ļoti labi pamanām, ejot no autobusa stāvokuma līdz pilī bija divi rūnakmeņi. Un arī pieminētajā Siktunā, arī pilsētas centrā ļoti labi atrodamā vietā ir rūnakmens, kur tad katrs ceļotājs arī var pētīt, kādas tad ir tās rūnu zīmes. Un Stokholmā samērā nesen ir atklāts vikingu tēmai veltīts muzejs, pie kur arī ir rūnakmens, bet tas laikam gan ir tāds, kas tur atvests, tā kā uz mūsu Brīvdabas muzeja atved, nav tur konkrētajā vietā atrasts. Bet droši vien, ka ir vērts pieminēt arī Dienvidu Zviedrijā, kur ir šī te laivas formā, tie gan viss nav rūnakmeņi, bet kur arī ar iespējams, ka vikingu laiku ir saistīts šis Alestenner, kur ir akmeņi izkārtoti laivas formā, un internetā, jo vairāk meklē, jo dažādākas versijas par to, kas tur īsti ir, tad arī galā var atrast. Ja? Tā kā par to arī vēl īsti skaidrības nav, bet ar Zviedrijas senvēsturi vieta arī ir saistīta. Cik daudz vispār mūsdienās tieši šo senvēsturi ir iespējams apskatīt? Man kāpēc nāk prātā, ka tie būtu noteikti vairāk Zviedrijas dienvidi. Tā ir, ja tas ir tikai tāds mans... Es arī domāju, ka te ir vairāk Zviedrijas dienvidi. Iespējams, kā Zviedrijas dienvidi ir arī vairāk pētīti, un tur vairāk šie arheoloģiski izrakumi ir iespējams, ka ir bijuši, kas varētu arī būt saistīts ar universitāti, ar universitātes vēstures pasniedzējiem, kuri arī savus studentus ir mudinājuši, kā arī pievērsties šai vikingu vēstures pētniecībai, bet kopumā manuprāt, ka tādiem cilvēkiem, kuri tā īpaši daudz nezin par Zviedriju jautāt, ar ko asociējas, tāda vikinga būtu viens no pirmajiem jēdzieniem, ko viņi pieminētu, jo Zviedrijas tādā turisma mārketingā arī, ko jau YouTube'ā var ieraudzīt, tur ļoti to akcentē, kad vikingi un rūnas un vikingu festivāli un muzeji, kas saistīti ar vikingu tēmu, ka tas ir tāds, ko šī valsts tāda turistam, kas varbūt atbrauc pirmo reizi, ļoti popularizē. Jā, un man ļoti mani priecē tas, ka
šobrīd iet mazumā tā versija, ka vikingi ir bijuši vienīgi bandīši un laupītāji. Nu, tā nu gluži nav, ja tad tas ir vienkārši tās lielāks vēstures posms, jā, un nu, vikingi, jā, viņi devās ceļā, jā, viņi laupīja, bet laupīja visi tajā laikā, jā, arī mēs kristīgās ticības vārdu nesām pasaulē ar zobinu rokā, ja? Tā kā tā. Un man patiešām ir liels prieks, ka palēnām šī attieksme mainās, ja? Arī mēģinot izpētīt, izsakot vikingu ceļiem, jaunatklājumiem, ja tad jaunām geogrāfiskām vietām, ko vikingi ir atklājuši savulaik, ja, un tā tālāk. Un arī tātad šis kolonizācijas process, kas arī ir uz ziemeļiem, un varbūt tālāk arī uz Ameriku aizgājis, tad tas arī ir nosaistīts tomēr ar vikingiem. Man uzreiz Trelleborgas cietoksnis. Jā, Trelleborgas cietoksnis. Jā, tur arī neliels vikingu tēmai veltīts muzejs. Un Trelleborgas cietoksnis atrodas pašā Trelleborgas pilsētas teritorijā. Tur var apskatīt arī dažādas izstādes vasarā parasti un tādu stilizētu vikingu apmetni, nu, respektīvi vietu, kur viņi ir dzīvojuši. Un arī, manuprāt, ka vismaz viens rūnakmens tur ir. Un pat pilsēta arī uzmanības vērta, jo tur pat palmas ir mēģināts audzēt, un gan jau tās tur aug joprojām. Bet jā, tā kā Trelleborgas cietoksnī arī šo vikingu tēmu var ieraudzīt, un runājot par to vikingu tēlu, domāju, ka jā, ka arī Stokholmā samērā nesen atklātajā vikingu muzejā tur bija iespēja redzēt tādu filmiņu, kurā tiek rādīts, kā tad reāli tiešām tas vikings brauc tajā savā ceļojumā, tā kā uz dienvidu austrumiem no Stokholmas, un arī kāda pienākuma ir šiem vikingu vīriešiem, kāda vikingu sievietēm, kā tur viņu bērni aug. Tā kā tiešām parādīt tās cilvēciskās puses arī neidealizējot, ja, bet arī tomēr parādot, ka tā bija tiešām tāda sava veida kultūra. Jā, pilnīgi piekrītu. Nu, es teikšu tā, es esmu liels vikingu fans un arī aizstāvis, tāpēc varbūt man šī tēma ir tāda ļoti sensitīva un būtiska. Jā, tad vikingu laika liecības ir skatāmas, rūnas ir atrodamas, velna laivas, par kurām ir diezgan daudz jautājumu, salīdzinoši maz atbilžu, vai tie ir tikai vienkārši apbedījumi, vai kādas rituāla vietas, kā es teicu, to varbūt vēl laiks rādīs. Jā, kā ir ar dabas objektiem? Ja mēs tagad drusciņi pakāpjamies nostāk no pilsētas, no pilsētvides, vai tad mums tiešām ir jādodas uz pašiem ziemeļiem, lai kaut ko no dabas varbūt palūkotu, ieraudzītu, ja varbūt Mēlerena ezera krastā, varbūt, kad ir vēl kas tepatās dienviddaļā vēl no dabas objektiem? Ja nedodās uz ziemeļiem, tad droši vien, ka tās būtu tās dabas ainavas, ko var ieraudzīt salās, arī Stokholmas arhipelāga salās, arī Mēlerena ezera piekrastē. Un kopumā tāda, ja grib tādu civilizācijas mazāk skartu ainavu redzēt, tad būtu jāmeklē jau tādas garo pārgājienu takas, bet ja tā kaut ko mazliet arī līdzīgu vispār Baltijas jūras piekrastes ainavām, tad jau pastaigu takas ir arī Dienvidzviedrijā, un vienkārši tādas, kur cilvēki varbūt sestdien vai svētdien, viņi tur aiziet pastaigāties pa marķētu taku. Ārā no pilsētas to noteikti varētu atrast arī lielo Dienvidzviedrijas pilsētu tūmā, nebūtu jābrauc nekur tālu uz ziemeļiem. Bet pēdējā laikā jau populāra ir Karaļtaka, un arī Latvijā ir bijis daudz dažādu iespaidu, piemēram, arī kā cilvēki, kuri līdz tam nav pazīstami, savācās kompānijā ar mērķi vienojošie iet pa šo Karaļtaku, un kā tad no viņiem tur iet. Un noteikti, ka ir vērts tur doties, ja gribas pabūt dabā, bet tur mazliet ir jāsagatavojas un jāsaprot, ka tā gan tad nebūs tāda pastaiga pa parku, bet ka tā tiešām būs reāla iešana pa garo pārgājienu taku, ja, kur vajadzīga apavi, kur vajadzīgs arī kāds, varbūt noskaņojums atbilstošs. Ja.
Jā, nu, man liekas, tā Karaļa taka bija virs 400 kilometriem, kaut kur tuvu 500. Ja? Tā kā tas patiešām ir tāds nopietnāks pārbaudījums. Bet vai ir iespēja iziet kādu nelielu fragmentu? Nav taču jāt visi tie 400 Nē, noteikti var iziet fragmentu un vai nu uzticoties tam, ko plāno turismu profesionāļi, vai nu arī pašiem plānojot, var atrast arī kādu atbilstošāko, ja, nu, vai tie būtu tur, piemēram, daža diena tur gājienam, cik nu katrs nolēma, ka dienā tos kilometrus noies. Tā kā to arī var noteikti atrast, jā. Jautājums par Falunu. Ir sanācis tur būt? Ir sanācis būt, bet tas jau bija stipri pasen, bet atceros, jā, ka tā ir saistīta ar šo industriālo Zviedrijas pagātni. Un nu, te ir atkal tas aspekts, ko tu jau nedaudz minēji par šiem izgudrojumiem un tehnoloģijām. Un noteikti, kā tas stāsts, nu, Zviedrijas stāsts ir arī par, tomēr noteikti par rūpniecību, par derīgajiem izrakteņiem, kas arī viņu ekonomiku ir balstījuši. Tā kā, nu, ja ir vēlme iedziļināties tajā industriālajā Zviedrijas stāstā, tad tur noteikti ir vērts doties. Tas, kas man pārsteidza Faluna apkārtnē un arī drusku arī augstāk visas šīs senās raktuves, vai mēs runājam par sudrabu vai vāru, tad tas, kā varbūt arī šīs te milzīgās tie karjeri, ja tā bedres, vienkāršā valodā sakot, kā viņas tiek pārveidotas, kā viņas tiek pielāgotas, varbūt izveidojot noteikti turismam nepieciešamu infrastruktūru, lai varbūt piedāvātu kādus, nezinu, izklaides pasākumus vai koncertu zāles, jā, vai nu, jā, apmeklēt, iepazīstinot ar Zviedrijas tieši šo te raktuvju, dabas resursu, iegādi, apstrādi un tā tālāk. Ja, tā kā tas man likās interesanti. Jā, jā, un tas vispār Ziemeļvalstīm ir ļoti raksturīgi, kā prot pielāgot vecos industriālos objektus tādām mūsdienu, vai tā būtu kultūra, vai māksla, vai izklaide, vai reizēm arī kāda izglītojoša funkcija, bet viņi neatstāja novārtā, bet nu, pielāgotam, lai varētu to kā ieintegrēt tajā mūsdienu dzīvē. Un, nu, ja cilvēkiem interesē tehnoloģijas, tad parasti šajās raktuvēs un ar tām saistītajos apskats objektos var labi redzēt, kā ir attīstījies pats tas darba process. Nu, bez maz vai no tā, ka tur ar lāpstu kaut ko raka, ja līdz tādām mūsdienīgām lietām, kas citviet notiek, ka tur praktiski visu izdara tehnoloģijas. Jā, un par to, ja mēs vēl tālāk virs Falunas ejam tālāk par to pašu Karaļa taku uz ziemeļpusi, Abisko kanjons, jā, un te jāsaka tā, ka es Karaļa taku esmu izgājis pusstundu, tikai nelielu to mazo fragmentiņu pie Abisko kanjona. Nu, es teikšu, jā, ieskatu tas dod, un tas ir nu, tāds fantastisks, man liekas, tāds dabas objekts. Jā, tas nebūs te pie Stokholmas, jā, tas nebūs dienvidos, bet ja kāds domā vai plāno pabūt arī Zviedrijas varbūt tādā ziemeļu daļā, ziemeļu reģionā, es noteikti ieteiktu Abisko kanjona apkārtni vienalga, vai iziet to tieši to Karaļa taku, vai nu, varbūt tieši pie šī kanjona, šī dabas parkā izveidotās kādu no šīm takām. Paturpinot stāstu par Zviedriju, jāsaka, ka nereti Zviedrijas apceļotāji, vai arī pat tie, kas vienkārši ir ceļā no Rīgas uz Oslo, pa ceļam vienkārši esam spiesti, tā kā šķērsot šo Zviedriju tādā ekspresa tempā, nereti ceļotāji jautā tādas interesantas lietas, kas arī man ļoti iet pie sirds saistībā ar literātiem, ar kultūras darbiniekiem, darboņiem. Un pirmais, ja mēs gribam minēt varbūt kādu zināmu, pazīstamu, populāru zviedru autoru, kuri vairāk kārt ir tulkoti latviešu valodā, tad te ir gan Astrīda Lindgrēna, gan Selma Lagerlöfe, gan Augusts Strindbergs,
kas vēl tāda uzreiz man nenāk prātā, ja, bet tātad šie ir tie pirmie, kas nāk, kurus uzreiz tu atminies, esot Zviedrijā, un man ļoti patīk, kā mēs nereti mūsu ceļojumos arī apmeklējam jau iepriekš minēto autoru dzīves vietas, mūžas, darba vietas. Ja? Īpaši populāri ir Selmas Lagerlöfs Morbakas mūža. Nu, jā, ir būs, ir jā. Jā, tā kā tur fantastiski, ja, tad it kā neliela mūžiņa, ja, neliela ēka, bet divstāv, man liekas, ja es pareizi atminos, ja, bet ir iespēja iepazīties ar to vidi un vietu, kur ir šī autora darbojusies. Astrīda Lindgrēna gan es neatminos. Viņa vairāk saistīta ar Stokholmu. Astrīda Lindgrēna vairāk saistīta ar Stokholmu, un tas, kur parasti jau dodās, ir Junibaken muzejs, kas gan ir Astrīdas Lindgrēnas tāds tēla muzejs, jo kā stāsta, viņa pati nav vēlējusies, lai veido viņai kā personībai muzeju, nu vismaz tāda tā leģenda ir, bet viņa ir vēlējusies, lai viņas literārajiem tēliem izveido, un muzejs ir ārkārtīgi dzīvespriecīgs, tāds gan tiem, kuri ceļo kopā ar bērniem, gan tie, kuri paši bērnībā ir dzīvojuši līdzi Pepijai Garzaķei un Karlsonam un arī citiem Astrīdas Lindgrēnas tēliem, tad tur vismaz līdz šim ir bijis tā, ka tā muzeja apskata notiek braucot ar tādu vilcieniņu cauri grāmatu pasaulē un skan teksts fonā, un patiešām tas ir interesanti gan pavisam maziem ceļotājiem, gan arī jau pieaugušiem cilvēkiem. Katrs uztver kaut ko savu, un muzejs ir arī ļoti viegli pieejamā vietā, Stokholmas, gandrīz centrālajā rajonā, tā kā to noteikti ir vērts katram, kas ar bērniem ceļo vai jūtās pats mazliet kā bērns uz turieni aizbraukt. Bet ir arī Stokholmā muzejs Augustam Strindbergam, kas ir vietā, kur viņš ir dzīvojis un darbojies. Un tas varbūt vairāk ir, ja kādam tā specifiski interesē, jo tur vismaz līdz šim bija tā, ka viena liela daļa informācijas ir zviedru valodā, bet ļoti parādīja to autoru personību, ejot cauri dažādiem viņa dzīves periodiem un dažādiem arī viņa veiksmīgiem un neveiksmīgiem periodiem. Tā kā, ja tas kādu interesē, tad var sameklēt adresi un arī Stokholmā to apmeklēt. Ja. Ceļojums ar bērniem. Tad Zviedrija. Tas ir tad pilnīgi absolūti savienojams. Nav jābrauc uz kādiem atrakciju parkiem kaut kur uz dienvidu pusīti. Tu pieminēji šo Junibaken, Stokholmu, šo bērnu muzeju. Tad Astrīdas Lindgrēnas tēliem veidoto šo muzeju. Cik draudzīga ir Zviedrija ceļotājiem, ģimenēm ar bērniem? Es domāju, ka ļoti draudzīga, jo ir arī daudz dažādi apskats objekti, kas ir pielāgoti tieši bērniem. Un, es atceros, ka, piemēram, Kalmāras pilī arī bija viena ekspozīcijas daļa, kas bija paredzēta tieši gados jauniem, pavisam jauniem ceļotājiem, respektīvi bērniem. Arī tāpat vairākos citos muzejos, tas nebūs pilnībā bērniem veltīts muzejs, bērniem paredzēts, bet kāda daļa no tā ekspozīcijas vai arī kāda izstāde tur tieši tāda, kur domāta gados jaunākiem ceļotājiem, arī tajā pašā Skansenā, kuram ir arī speciāli paredzēts bērniem, lai būtu kaut kas interesants, un arī tā pati viss tā Zviedrijas gan pilsēta infrastruktūra, gan arī tāpat viss, kā notiek paēšanas vietās un tam līdzīgi. Tomēr ļoti ir vērsts uz to, lai būtu labi visu vecumu ceļotājiem. Kādām vienmēr kaut kas var likties, ka vajag savādāk, bet lielās līnijās. Un tā kā noteikti, kā ar bērniem uz Zviedriju var un vajag braukt. Un būs daudz kā interesanti, arī atrakciju parkus var atrast. Jā, arī pats ar zīmolu Tivoli, tur Stokholmā darbojas. Un tur arī ir bijuši dažādi rekonstrukcijas periodi, bet gan jau tagad tur viss gan jau kārtībā un mierīgi tur var uzturēties. Tā kā
arī vēl citviet, un mēs pieminējām Gāmulu Upsalu. Es atceros, ka arī Gāmulu Upsalas muzejā, kas ir tāds vēsturisks ievirzes, arī tāpat ir telpa, kas paredzēta tieši bērniem, ja, un tas ir tāds Zviedrijas princips. Tas, kas arī man pārsteidz ceļojot ne tikai Zviedrijā, bet arī vispār Skandināvijas valstīs, ka gandrīz visur, man uzreiz pat nenāk prātā neviens muzejs, kur nebūtu interaktīvi, ļoti atraktīvā veidā pastāstīt vai izveidota kāda ekspozīcijas daļa dažādām vecuma grupām. Un arī tad, ja mēs ejam uz kādu vienalga, vai mēs runājam par Vikingu muzeju, vai mēs runājam par to pašu Stokholmas Vāsu muzeju, vai Skansen brīvdabas muzeju, tad šie vietējie gidi ir tik atraktīvi, informatīvi, ka būtībā ir interesanti jebkura vecuma bērnam. Vai tas ir bērns tiešām vēl pirmsskolas vecumā, vai tas jau ir tīnis, kurš ir purains un kurš turas pretī, ka viņam nevajag neko mācīt. Viņš pats visu zinās un izlasīs, ja? Bet var redzēt, kā muzejā pārvēršās, ja? Kā, teiksim, tajā pašā Vikingu muzejā. Jā, šāda laiva ir, ja? Un tā līdzdarbošanās, ka tam jaunietim ļauj pašam iemēģināt roku. Lokšaušana ir viens, bet, piemēram, Vikingu muzejā, kur mums saka, jūs gribat izmēģināt, ja, izbraukt ar Vikingu laivas? Jā, lūdzu sēdies, reku te ir āriņiem un ārējies, ja, un tad, es domāju, ka man kāds vedīja. Nē, mīlīti, tu teici, ka tu gribi izmēģināt, tad sajūties kā Vikings. Tas man liekas fantastiski. Jā, un te vispār var pieminēt, ka viens aspekts, kādēļ ir vērts braukt uz Ziemeļvalstīm un arī uz Zviedriju, ir tas, ka tur tiešām ir ārkārtīgi interesanti muzeji. Tā Ziemeļvalstu muzeoloģija ir pilnīgi tiešām tad citādāk, gan izmantojot tos, kad minēja interaktīvos momentus, gan arī domājot par dažādām vecuma grupām, gan domājot par dažādām interešu grupām. Jo, ja salīdzinā, teiksim, Dienvidu Eiropā ir atkal savas vērtības, bet tie muzeji nav tur. Ja? Viņi saliek tur bildes, grāmatas, lietas un viss. Bet Ziemeļvalstīs ir tiešām, acīm redzot, tāpēc, ka daudz laika jāpavada telpās un tomēr tā sezona, kad var uzturēties ārā, ir īsāk, iespējams tāpēc, tur cilvēki arī gan idejas, gan naudu, gan arī vispār tādu var redzēt, ka izdomu iegulda muzejos. Un reizēm arī, ka tur turisti saka, kas tad tur tajā muzejā var būt, ko es pieminēju Vāsu muzeju. Tad, kad ieiet, tad saprot, ka ir vērts, jā, ka tas nav tāds muzejs, kur tikai nolikta tur grāmata, kuģis un bilde. Jā. Un tad ir parasti tieši ar tevis pieminēto Vāsu muzeju ir tā, ka cik mums laika ir līdz prāmim, vai es taču nepaspējuši vēl vesels 2 stāvus izstaigāt. Tieši tā, te es noteikti arī mūsu klausītājus gribētu aicināt nebīties no vārda muzejs Zviedrijas izpratnē, jo ir ārkārtīgi interesanti, interaktīvi, izglītojoši un tā tālāk. Starp citu, gatavoties šai sarunai, es jau minēju, ka es paskatījos, cik tad īsti ir gadiņi vienai no manām bērnības autoritātēm Pepijai Garzaķei, un starp citu viņai šogad paliek 80 gadiņi. Tā kā varbūt, kad ir vērts aizbraukt uz Stokholmu, uz Junibakenu, šo Astrīdas Lindgrēnas tēliem veltīto muzeju, nosarniet tā ar vērienu Pepijai 80 gadus. Un vēl par to vienu teikumu par to draudzīgumu bērniem. Zviedrijā ir muzeji, kuri vispār ir par brīvu, bet ļoti plaši ir izplatīta sistēma, kad līdz 17, līdz 18 gadiem tur gan kā kurā muzejā. Un tas nebūs 100% visos, jo privātajos muzejos tā nav. Bet ļoti daudzos bērniem, jauniešiem līdz 17, 18 gadiem ir vai nu vispār par brīvu vai ļoti ievērojams atlaides. Un tas arī ir tas, kas apliecina, ka tā valsts ir par draudzīga bērniem.
Jo ir valstis, kur tomēr nav tā, ka būtu vispār par brīvu, ja tā kā, nu, tas ir arī tāds ziemeļvalstu stils, ka vajag, lai tie bērni un jaunieši nāk uz muzeju. Jā, tā taisnība. Te man uzreiz nāk vispār šī Stokholmas vide prātā, un es jau pirms brīža teicu, mēs runāsim par Stokholmu, varbūt tālāk arī tad paturpinam par galvaspilsētu. Kā jau mēs teicām, šobrīd varbūt tā nokļūšana uz Stokholmu ir nedaudz sarežģītāka. Cerēsim, ka tas tuvākajā laikā varbūt mainīsies. Bet man nereti ir nācies dzirdēt arī no turismu profesionāļiem tādu viedokli. Nu es jau esmu bijis Stokholmā, jā, nu ar prāmu aizbraucu, es tur apskatījos, nu Karaļsardzes maiņa, jā, vecpilsētu un viss, nu ko tad es tur darīšu, ja? Bet man liekas, ka tas ir tāds, nu tāds nevisai korekts varbūt salīdzinājums vai vērtējums, un Stokholma ir pelnījusi ko vairāk, jo, manuprāt, ka tur atrast, ko darīt, ko apskatīt, kā pavadīt brīvo laiku var ikviena vecuma cilvēks, plus arī dažādu interešu motivēti ceļotāji. Ja? Vienalga, labi, par muzejiem mēs te parunājām, biku varbūt vairāk. Vienalga, vai mēs runājam par vēsturisko arhitektūru, vai mēs runājam par mūsdienīgu arhitektūru, vai mēs runājam vienkārši par pilsētvides baudīšanu. Nu, es nezinu, man liekas, tur var atrast ikvienai gaumei, ko redzēt. Jā, un ir arī iespēja paraudzīties uz Stokholmu no dažādiem punktiem, nu, piemēram, aizbraukt, tur, kur skats, panorāmas skats, kā sakot, no augšas uz vecpilsētu, un kur ir šaura, arī vismaz viena šaura ieliņa. Ja, nu. Tu domā Karātau kalniņu? Jā, es domāju Karātau kalniņu, jā, un paskatīties no turienes uz Stokholmas torņiem. Un tāpat arī pastāv iespēja aizbraukt pie tā saucamā pilsētas nama, kur atkal no pilsētas nama puses paskatīties uz vecpilsētu un uz to Birgera Jārla torni būs atkal cits atkal skats. Un tāpat var arī tai vecpilsētas Gamlestanas teritorijai apiet tā pa perimetru apkārt un ieraudzīt dažādas ainavas. Tā kā Stokholmā tiešām ir daudz ko darīt. Un nu, muzejs mēs jau minējām, ka tur daudzveidīgi muzeji noteikti var izbraukt arī ar kuģīti, jo tā kā Stokholma ir uz salām, tad kuģīšu maršruti tur ir dažādi, gan tādi, kur tur ļoti īsi un tiešām to pašu centru, gan arī tādi, kur izbrauc tālāk, ja, tā kā, nu, ja ir laiks, tad to noteikti arī var izmantot, kā paraudzīties uz Stokholmu, kā no ūdens puses. Jā, par kuģīšiem man ļoti netīk, bet viņi nereti pilsētu salīdzina ar Venēciju. Ja, tad, nu, skaidrs, Venēcija nav iedomājama bez gondolām, bez šāda varbūt izbrauciena pa pilsētas kanāliem. Tad Stokholmu nereti salīdzina ar Venēciju, bet tos kuģīšus piemirst. Bet ir taisnība, jā, kādā feinā vasarīgā dienā, kāpēc, lai neizbrauktu ar kuģīti. Kā ar Karaļsardzes maiņu parasti ir tā, ka Gamlestana, jeb šī vecpilsēta asociējas ar sardzes maiņu. Kāpēc es tev jautāju, uzreiz arī pateikšu šo zemtekstu. Pirms kādiem gadiem 15, tā patiešām bija tāda diezgan grandioza ar orķepesteriem, ar nu, vairāku stundu šādu ceremoniju pasākumu, ceremoniju veidu pasākumu. Kā ar šobrīd? Es domāju, ka ja kāds atbrauc pirmo reizi uz Stokholmu un ir labs laiks, ir saulaina diena, ir silts, tad noteikti, ka ir vērts iet skatīties, jo var gadīties arī, kā tur arī būs tā mūzika un zirgi un orķestris, bet tas nav katru dienu, tur tiešām tā programma ir kā nu kurā reizē. Bet nu, ir jārēķinās, ka tur var būt daudz cilvēku un tā ir stāvēšana pūlī. Un, nu, ja, piemēram, tā ir lietaina diena vai ir augsts, nu, tad speciāli tur varbūt nav tur par katru cenu, tur jāapmeklē tieši tā karaliskās sardzes maiņa, bet nu, tas tomēr ir viens no tādiem Stokholmas un Zviedrijas simboliem, un kā mēs jau sarunas sākumā runājam, ka Zviedrija tā ir karaliste, nu, līdz ar to
ja aizbrauc, tad vienreiz redzēt vismaz, lai būtu iespējas, kāda tā karaliskās sardzes mājiņa ir. Tad jā, bet ja vienreiz būs redzēts, tad ar to arī tad pietiek. Ja katru reizi Stokholmā ir būts, tad nav obligāti atkal un atkal iet skatīties. Cik liela loma un vai vispār jūt karaliskās ģimenes klātbūtni, cik daudz par to runā? Tad Drottningholmas pils, es domāju, tā būtu varbūt viena no vietām, kur ir kaut ko runā. Cik vispār ikdienā? Arī tāpat Stokholmā ir muzejs šajā te pašā Karaļa pils kompleksā, ir arī karalisko suvenīru veikaliņš. Bet, cik tā var saprast, tad Zviedrijā tāda ļoti populārā personība ir viņa kroņprincese Viktorija, kur teorētiski un arī pēc visa juridiskā regulējuma viņa būtu tā kā nākamā Zviedrijas karaliene. Un, viņas fotogrāfijas daudz vietu, kur var ieraudzīt, un viņas darbībai tiek sekots līdzi. Un tā kā tas Viktorijas tēls viņiem ir tāds populārs, bet arī tāpat pašreizējam karaļa pārim. Bet, teiksim tā, kad tur ļoti varētu manīt, un ka tur katrā muzejā, katrā viesnīcā būtu karaļa pāra fotogrāfijas pie sienām, tā nav. Bet, tomēr Stokholmā pašā noteikti vairāk nekā citur Zviedrijā. Vai nav tā, ka attiecībā arī uz karalisko ģimeni tiek ievērots tāds zviedru privātuma, tāds distances momentiņš, jo, zviedrs, jā, viņš, vismaz man tā šķiet, viņš nav, lai viņš ir atvērts, viņš ir pozitīvs, bet kaut kā tā privātuma robeža ir diezgan pamatīgi novilkt. Varbūt arī šī karaliskai ģimenei viņi kaut kā mēģina ievērot to. Tā varētu būt, jo es atceros, ka Elandas salā tika stāstīts, ka tur arī ir konkrēta tā daļa, kur mēdz uzturēties tieši šīs Zviedrijas karaliskās ģimenes pārstāvi, bet tā nav pieejama tā apskatē. Vismaz tajā konkrētajā brīdī, kad tur bija mēs ar Latvijas turistu grupu, tad jā, mums tur parādīja, ka jā, tur ir, bet tas nav kā tāds apskats objekts, jo uzskat, ka arī tiem Zviedrijas karaliskās ģimenes pārstāvjiem ir tiesības uz savu privāto vidi. Ja. Bet par to atvērtību un to tādu privātumu, es domāju, ka Zviedrijā viņiem nav tas, varbūt atšķirībā no Dienvidu Eiropas, ka viņiem vajadzētu tādu, par katru sīkumu tādu drāmu radīt. Ja tur, piemēram, kaut kas tiešām tāds nopietns būs, vai arī kaut kāda nopietna problēma vai nopietnas skandāls, viņi jau par to runās. Bet tur nebūs tā, ka viņiem vajag speciāli kaut dramatizēt un radīt kaut kādu teātrālu situāciju. Tas gan tur nav. Tiešām vairāk koncentrējas uz to, ka, ja viss ir labi, tad viss ir kārtībā, un, ja ir kāda problēma, tad runā jau par konkrētu problēmu. Jā, nemēdz būt tā, ka no mušas zilonis netiek uzpūsts. Jā, tikai tāpēc, ka gribas, lai būtu interesantāk dzīvot. Tā nē. Tu minēji šīs karaliskās ģimenes portretus, suvenīru veikaliņus. Kas ir tas, ko ved latviešu ceļotājs no Zviedrijas? Kas ir tie suvenīri? Attēli ar ziemeļblāzmu, visdažādākie. Vai tās ir paplātes, vai tie ir paliktnīši, vai tās ir skatu kartiņas. Tagad jau cilvēki praktiski visi gandrīz fotografē, viena liela daļa arī impro ceļotāji, kur vidū ir ļoti daudz vecākās paaudzes cilvēku, bet pēdējos gados jau arī redz, ka viņi arī jau tālruņos fotografē ļoti daudz. Un līdz ar to skatu kartiņas pērk mazāk, bet kādreiz ļoti pirka skatu kartiņas, un tad pirka ar ziemeļblāzmu, jo mums Latvijā tomēr reti, kad tādu var redzēt, un tas noteikti ir tāds raksturīgais. Kam patīk tādas koka figūriņas, tad dalārnas zirgs, jo zirdziņš ir tāds sarkanīgi rudā krāsā un ļoti labi izskatās, ja viņi kaut kur noliek, ja tur kaut kur uz plaukta vai kā. Arī šie dažādi literārie tēli, tāpat Pepija Garzeķe, tāpat jau arī kā citās ziemeļvalstīs ziemeļbrieža figūriņas arī, vai jau kāds mīkstā mantiņa ziemeļbriedis arī. Tā kā tas būtu tas, ko ved
Principā jau, ja runā par tādiem pieaugušajiem cilvēkiem, tad arī jau tās pieminētās vikingu rūnas, arī rūnu komplekts, un kādreiz, kad vairāk pirka mūzikas diskus, tad pirka arī ar vikingu laiku, un abu, jā, arī tāpat abas mūzikas diskus, tāpēc, starp citu, pieminēt, ka Stokholmā ir arī ļoti interesants abai veltīts muzejs, tā kā, vēl var arī tādām ēdamām lietām, ka kafiju Latvijas ceļotāji Zviedrijā ražoto kafiju, tas būtu no dzeramām, teiksim, tā lietām, cepumus no ēdamām lietām, bet, vairāk jau tomēr to vizuālo, jo tagad jau mēs paši veikalos varam visu, ko nopirkt un tādas ēdamas. Kā ar to slaveno Zviedrijas pūdēto sīļķi? Godīgi sakot, manā pieredzē viņi vairāk pūdētas zivis tomēr ar Islandu saistās. Es pieļauju, ka Zviedrijā kāds, ir bijuši tagad, kad tā pajautāju, es atceros, ka ir bijuši grupā cilvēki, kurus prasa, kur veikalā atrast un kuri tur kolēģiem vai tur mājiniekiem ir apsolījuši. Bet tie ir vairāk tādi jau, kā sakot, individuāli gadījumi. Ja? Vairāk tomēr, tad, kad zviedri cepumi, kafija un tādas lietas. Arī alkohols, stiprais alkohols, kam liekas, ka to ir svarīgi nopirkt. Bet pamatā tad skatās jau uz tādām suvenīru lietām, kas paliek kaut kur mājās. Ja? Labi, tad būs jautājums sekojošs. Vai un kas spēja pārsteigt Latvijas ceļotāju Zviedrijā? Vai viņš atbrauc un pasaka, tev ir tas pats, kas nē, te ir kaut kā savādāk. Kas ir tas? Daba, tad tomēr ziemeļnieciskā daba, ko var arī ieraudzīt, piemēram, te pašā Ēlandes salā. Es atceros, mēs dzīvojām savulaik ar grupu kempingā Ēlandes salā, kur bija ļoti skaists vasaras laiks un varēja ļoti labi redzēt arī tās ziemeļnieciskās piekrastes ainavas, ja, un arī kadiķi tur auga ļoti skaisti. Un tā kā tiešām tā, arī jau mūsu ziemeļu kaimiņu zemē Igaunijā var ko līdzīgu redzēt, bet Zviedrijā tas ar tādu arī vēl vairāk ar to ziemeļnieciskumu. Noteikti jau mūsu pieminētā muzeja kvalitāte, vēl varētu teikt, ka var pārsteigt arī ar tādu labklājības klātesamību, kā jūt, varbūt vairāk tiem ceļotājiem, kur iedziļinās, bet jūt to, ka Zviedrijas sabiedrība ir pārtikusi. Ja? Atradīs jau kāds tur kādu graustu un atradīs kāds kādu noplukušu māju un tur bedrainu ielu, ja ļoti meklēs. Bet tad tiešām ir vairāk jāpameklē, jo vismaz mazās apdzīvotās vietas ir ļoti sakoptas. Ja? Un arī var teikt, ka ar tādu sakoptību savā ziņā arī var pārsteigt. Jā, tad varbūt vēl viens moments, tāds vēl viens aspekts, runājot par Zviedriju, ir Latvijas un Zviedrijas ciešā saikne. Nereti ceļojot, piemēram, uz to pašu Gotlandi, kurai mēs varbūt šobrīd tikai pagaidām pieskaramies, jo man šķiet, ka Gotlanda ir tā sala, kurai būtu jāvelta atsevišķs stāsts, bet Gotlandē saistās mums ar šīm te bēgļu laivām, ar slīti. Tad tie kultūras darbinieki, literāti, kuri bija spiesti uzturēties varbūt šos padomju gadus kaut kur ārpus Latvijas, ir virkni tādi, kur par savu mītnes vietu izvēlējās Zviedriju vai kaut vai uz brīdi Zviedriju. Tad mēs jau pirms sarunas nedaudz ieskicējām Zenta Mauriņa, Andrejs Eglītis, Jānis Jaunsudrabiņš, kā ir, cik šobrīd liela interese no latviešu ceļotāju puses ir par jau manis pieminētām personībām, un vai var mūsdienās arī redzēt kaut ko no viņa darbības Zviedrijā? Vairāk droši vien ir interese par Zentu Mauriņu, kurā Upsalas universitātē ir arī strādājusi un kurai ir bijusi tā iespēja dodoties trimdā, bēgļu gaitās, ļoti ātri
sākt strādāt kā intelektuālu darbu, ka citiem tāda iespēja nav bijusi, bet viņa jau ir bijusi tik pazīstamā ar savu vārdu, ar savu veikumu, ka viņai tāda iespēja ir bijusi. Un, ja interesētos tāda Zentes Mauriņas klātesamības tādu pēdas Upsalā varētu atrast, bet tas nav tā, ka tur būtu liels norādes un ka, lūk, te ir dzīvojusi Zente Mauriņa. Tā nav. Bet interesi Latvijas ceļotājiem noteikti ir, un te cilvēks, kas bija individuāli ar ģimeni Gotlandē, tur arī bija atradis, kas saistīts ar šiem latviešu bēgļiem, un tad lielā sajūsmā tur pauda arī publiski, ka jā, lūk, tur ir atradis to, kas ir saistīts ar latviešiem. Tā kā es domāju, ka mums pašiem ir ļoti liela interese, un mēs jūtamies labi, ja mēs atrodam kaut kur, ka te ir tie savējie. Un te es gribētu piebilst, ka Ziemeļvalstīm un Zviedrijai īpaši viņiem ir tāda draudzīga attieksme pret Latviju, un viņi arī mūs zina un pazīst, un mums jau arī pat Rīgā jau ļoti sen darbojās Ziemeļvalstu informācijas centrs, un dažādi Ziemeļvalstu pasākumi ir, un ir bijušas arī izstādes, kad 3 zvaigznes kā brīvības pieminekļi, 3 kroņi, kas ir Stokholmas simbols, un es domāju, ka, ja paši interesētos, tad atrastu tādus zviedrus, kur arī daudz zina par latviešiem Zviedrijā, tīpaši jau Gotlandē, jā. Jā, tieši tā. Ko noslēdzot mūsu sarunu, jautāšu, kāds būtu vēlējums tiem ceļotājiem, kuri šaubās doties uz Zviedriju, vai ir vērts doties uz Zviedriju vai nē? Es domāju, ka noteikti ir vērts doties uz Zviedriju, un vēlējums būtu saplānot tādu ceļojumu, kurā noteikti izvēlēties tādu ceļojumu, kurā noteikti ir gan muzeji, gan mazliet no dabas, gan arī kāds brītiņš brīva laika, pašiem aiziet uz kādu, varbūt, zviedru krodziņu un izbaudīt tādu cilvēcīgu atmosfēru, kādā uzturās vietējie, un noteikti kā braukt un izbaudīt šo valsti un to līdzsvarotību un mieru, un kā jau mēs arī runājām, saprast to, ka tur nebūs tāds viens objekts, ka aizraujās elpa, bet ka tiešām tur ir vērts mazliet paņemt no visas, no arhitektūras, no dabas, no tāda strauja pilsētas dzīves ritma, no tāda pilnīga civilizācija tālāk esoša kāda apskats objekta, tādu izbaudīt šo daudzveidību. Paldies, Magda, par sarunu. Paldies, Ilze, jā. Un tiekamies Zviedrijā. Jā. Kā līdzi dosies ceļš.